Tā gribas kādu saulainu dienu, tā apnicis pelēkais laiks, ziema arī tāda izkurtējusi, ar ko lai sevi palutina, ar Latvijas rozēm, ar veselu rožu jūru. Jā, tās būs īsti vietā, lai domas darītu gaišākas un vieglāk sagaidītu pavasari. Tad, kad mēs apgaismas projektu pabeidzām un tad, kad ieslēdzām lampas šajā siltumnīcā, tas bija 3 gadu atpakaļ, jā. Tad mums teica, ka cilvēki esot no Kaivas un pat no Sēmas braukuši un skatījušies un domājuši, ka šeit ir nopietnas ugunsgrēks un celkuši ugunsdzēsējs un viss. Un, protams, ka atbrauc, ka redz, ka vienkārši liela skaista bumba deg debesīs. Un tā lielā skaistā bumba savu gaišo atblāzmu staro arī šodien, ziemesniegos vēstīdama, ka te Tukuma novadā Sēmes pagastā mīt lielākie rožu audzētāji visā Baltijā. Un tie ir Eva un Arvis Bumbieri, bezgala uzņēmīgi jauni cilvēki, Sijā ARB agro īpašnieki. Gluži vai neticis, ka jau martā rožaudzētava atzīmē savu 1. 10 gadi. Kaut gan roze savu mīlestību Arvī iesējusi jau puikas gados. Es tajā laikā mācījos vēl skolā un bija iespēja, kā saka, piepelnīt kaut kādu naudiņu klāt. Un par cik to visu Tukumā darīt, tad tā lieta viss bija tuva un pazīstama, un kāpēc nē. Ja? Vecāki to darīja. Mēs faktiski visu kopā darījām. Mēs ar brāli, būdam skolnieki, vēl to darījām, aizgājām uz mežu, salasījām mežu ogas, teiksim, jau, un sākam, kā saka, ģimenes dārziņā sākam audzēt rožu mežeņus, un tad jau aizgāja potēšana, tad jau aizgāja viss pārējais, un tā tālāk, vai ne? Un tad nāca tie neatkarības gadi, tad tā visa tā lieta mazliet apsīka, ja, bet kontakti bija saglabājušies, un ar, kā saka, rožu noņēmējiem, un arī, kā saka, dibinājām jaunus. Ko tu saki par šito? Tā. Tas ir labi, ka tagad ar tā nogriešana mums būs kulminācija atkal uz 14. februāru. Un pēc tam mēs paspēsim uz 8. martu arī. Tā bija tāda diezgan liela avantūra, un tais laikos varbūt, kā saka, tā visa lieta bija perspektīvāka sakarā to, ka tur enerģijas izmaksas bija zemākas un tā tālāk. Bet, bija mums pirms tam arī viens cits bizness, un bija, kā saka, laikiem jāmainās līdzi, un to biznesu, kā saka, mēs teiksim, pārdevām un to naudu ieguldījām šajā biznesā, teiksim, ja, jo paši te uzdevām jautājumu, ar ko nodarbosimies tālāk. Protams, ka no sākuma nebija doma tādos mērogos. Mēs kaut kā laikam vienmēr esam diezgan ģimenē tā, spējuši sadarboties un viens otram to viedokli, kaut kā apmainījušies ar tiem viedokļiem, kad bez tādām lielām grūtībām vienoties par to, ko tālāk darīt. Jā, atbrauc draugi, ieraudzīja, kā saka, šo te tukšo lauku. Te nekā nebija pirms tam, pliks lauks bija, krūms. Tā ir vec tēva zeme, jā, un te bija pliki lauki, te šai vietā bija vecs šķūnas sagrūs, jā, un krūmi aizauguši kalna lejas. Un ieraudzīja, kā saka, to visu sākumu, tiešām tur bija līdz potītēm dubļos viss, un tomēr lielas naudas bija, kā saka, investēts jau, un atbrauc draugu un rāda un saka, ko jūs te tagad rozes tik lētu var nopirkt no Āfrikas, nāk pa dažām kapēkām iekšā, un vai jūs tiešām spēsiet, ja jūs spēsiet to, kā saka, atpelnīt un vēl nopelnīt. Tur bija daudz nakts negulēts, tāpēc, kad tiešām tā šaubas bija, tomēr investīcijas bija lielas, tāpat tās bija apakšā kredīti un dzīvojam tā kā uz adatām, bet arī tās bezmiega naktīs es paņem pieceļos, paņem papīru, kalkulātoru, eju rēķinu, jā, un tad pēc tam, tie gali tomēr iet kopā, un tad tāda puslīdz mierīga svirdai tālāk gulēt. Protams, viss ir radies pakāpeniski, tas nav tā, kā jau Arvis teica, sākām, protams, ar mazumiņu, ar to, kas mums bija, kas bija sastrādāts no iepriekšējā biznesa, ko naudiņu bija iegūt pārdodot to arī. Un viss lēnām attīstījās. Mēs vispār uzsākām ar 2000 kvadrātmetru siltumnīcu. Pamazām likām klāt, jo redzējām, ka vajag vairāk un var vairāk. Tad, protams, nāca arī Eiropas naudu piedāvājumi un tos mēs arī centāmies izmantot. Un jā, mēs esam apguvuši 3 projektus. Jā.
viens bija arī. Ceturtais, jau var teikt, ja tas, ko mēs tagad redzam, tās, nu, tīrās konstrukcijas, un tas bija tas lielākais... Tas bija lielākais projekts, un tas bija tas galvenais un pirmais projekts. Nu, tad pamazām, protams... Tad, kad konstrukcijas ir augšā, vai ne, tad nu, uz viņām tā tik viegli nevar noskatīties. Tad, nu, kaut kas, teiksim, ar vienu, tad ņēmam nākošos kredītus un centamies jau aprīkot. Ja, un ļoti pareizi arī izdarījām, kad tā uzreiz viss, tas Eiropas projekts bija tāds liels lēciens, tāds handikaps, ne? Un tas mūs piespieda, teiksim, no ātros tempos iet tālāk. Ir tā, ka ar to smaržošanu ne visas smaržo, bet ir, kas, protams, smaržo. Kopā saimniecībā ir apmēram no 50 līdz 60, bet mēs katru gadu mainām kaut ko, liekam jaunu klāt. Piemēram, šogad ir šīs jaunās šķirnes, jā. Kaut kas iet projām, kas ir novecojis. Nu tā, mēs arī piemērojamies tirgumu. Blakus siltumnīcā tur arī savu, ko tur dara rozes tagad ar blakus? Viņas atpūšas, viņas guļ ziemas miegu. Tā kā lācis guļ ziemas miegu, jo nu, it kā siltumu mēs vēl varētu nodrošināt, ja, bet nu, to apgaismojumu, nu, tas ir ļoti, ļoti dārgi. Vai jūs varat par ziemā sadot galvas kopā? Jā? Ziemā mums sanāk dotēt un pašiem dotēt, jā. Bet kā labi jūs to darat? Nu, tāpēc, kad pirmkārt doma ir par darbiniekiem, jā. Mums ir ļoti labi darbinieki. Jā. Es tiešām gribu paslavēt, jo nu, arī saucamajos treknējos gados, kad notika darbinieku migrācija, jā, tad nu, tiešām izkristalizējās tiešām tas kodols, jau, uz ko mēs turamies, uz ko mēs balstamies. Uz ko var paļauties. Uz ko var paļauties galvenais, jā. Ir mums tādi, kā saka, pamatklienti, ja, tie vērtīgākie klienti, kas mūs nepamet ziemā, zinot, ka mums ir tiešām cenas ziemā diezgan augstas, ja. Bet viņi novērtē atkal to mūsu kvalitāti un to, kad viņi ir svaiga un to stāst arī saviem pircējiem. Līdz ar to tiešām ir ne tikai tas notiek Tukumā un šeit, ja, bet nu, Rīga praktiski ir galvenais klients, kas saņem mūsu rozes Nu, diezgan daudz, jā. Jūs esat lielākie rožu audzētāji Baltijā, ne jau tikai Latvijā. Mēs ar jums varam visi lepoties, ka mums ir kaut kas tāds. Bet kā jūs skatāties uz nākotnes lietām? Jums aug divas jaukas rozītes vēl kopā ar jums, vai būs kāds, kas to visu turpinās? Un kā jūs skatāties uz šo tirgu nākotnē? Nu, es domāju, ka personīgi es skatos divējādi. No vienas puses gribētos, lai šo te nodarbošanos turpinātu mūsu bērni, ja? No otras puses, vai tik smagu biznesu es viņiem novēlētu. Tas ir biznes, kas prasa ļoti stipras nervus un praktiski nu, brīvā laika tikpat kā nav, var teikt. Nepārtraukt vienalga, lai arī kur tu būtu, kurā pasaules malā, tev domas ir šeit. Un nepārtraukt tur, kā saka, ir vajadzīgs tavs padoms, tavi risinājumi, izēja, teiksim, no bezizējas. Tad tas tā arī liekas, kad ir, te mums ar uz Ziemassvētkiem sakarā lieliem sniegiem, kā saka, bija tā, kad pēdiņās jautri gāja mums, jā. Tur ir daudz, kas tur bija sniegi, tur bija no 3 katliem 2 atteicās, jā, tehniski problēmu dēļ, nu, neparedzētu, teiksim, problēmu dēļ, kas bija momentā jāatrisina savādāk draudēji, kā saka, ar lielām nepatikšanām, teiksim, jā, un, nu, tādas lietas, un faktiski arī bija paredzēts, ka mēs tajā laikā brauksim uz kalniem atpūsties, lēpot, sagaidīt jauno gadu, tas viss atkrita, un protams, tas viss atkrita, jā, un kā saka, Ziemassvētku un jaunā gada svinības man sanāca faktiski šeit ar melnu muti, un tā kā, un ar lieliem kreņķiem. Man liekas, Kārlis patiesībā šo decembri, jā, bija tā, ka man liekas, tas bija viens no viņa visgrūtākajiem laikiem. Šis decembris vispār uzņēmuma vēsturē. Mums tā pamatvērtība ir bijusi tā tiešām, ka mēs viens uz otru varam paļauties un zin, kad ir cilvēks, kas tev vienmēr uzklausīs, vienmēr
nomierinās. Nu, vismaz man tā ir ar Arvi. Ja es esmu ļoti par kaut ko, nu, kā saka, tādā sastresojusies un kaut kādas grūtības liels, tad viņš man tā vienmēr kaut kā tā mierīgi atsēdina ar saviem vārdiem un saka, nu, taču, jā, viņš man nolika, viņš saka, nu, bet teva ir bijis tā un tā. Viņš saka, nu, bet rezultāts, taču viss ir tāds, kā mēs gribējām. Jā, un tiešām, un tad tu tā paskaties ar citām acīm un paliek, nu, vieglāk. Kaut kā jau man liekas, ka tomēr mēs esam pēdējos gadus iemācījušies tā nodalīt nedaudz to darbu un kad sestdienas, svētdienas tomēr pieder ģimenei. Nu, ir tā, ka Arvis ir ļoti aizrāvies ar motosportu, un tas ir tāds viņā liels vaļasprieks un ar diezgan labiem panākumiem. Un tas ir tie ir tie brīži, un tas ir tas laiks, kad viņš var, nu, tā pilnībā atslēgties no darba, un es jūtu arī, kad viņam tas ir ļoti nepieciešams, un ja sākumā es tā kā nedaudz protestēju, jo es saku, cieši darbs no tā, tad šobrīd es tā kā vairāk arī, nu, atbalstu, jo mēs cenšamies braukt līdzi un būt visi kopā tajos sacensību laikos. Es domāju, ka motosporta izvēlas un autosporta tie, kam dzīvē varbūt pietrūkst adrenalīna. Man tā decembrī tiešām tas adrenalīns pietikās, un es jau teicu, ka es nākošu gadam motosportu nenodarbošos. Ļoti nopietni to teicu, jā, un es vēl tagad tā arī izvērtēju, kaut gan mans ļoti labs draugs Einārs Vinters, viņš saka, beidz, viņš saka, nu, taču atties no šitā un gribēs braukt atkal, vai ne, un nu, var jau būt, ka tā arī ir, vai ne, bet, nu, īstenībā jau, nu, tas sports kaut kur palīdz. Tā trasē es parasti atstāju savas negatīvās emocijas. Es aizbraucu pilnīgi uzvilcies ar tādu stresu, vai ne, un mājās braucu smaidošs, nogurs. Griezt ārā un pie reizes sēdināt. Šitien, piemēram, kas no šitiem sūriņiem? Nu, labi, te kaut kas nāks ārā. Te činkas nost. Kāpēc šitādi? Nē, Arvi, nē. Nu, tos, tev taisnība, tos mazos tievos ir jāpāriet pāri, bet pamatā vēl zemāk sēdināt nevajag, jo, nu, mums ir jāiet bišķi uz augšu. Kurš klēps jau šodien tas ir? Oi, nemaz neskaitu pēc šķirnēm. Kāds 5., 6. Ziema ir ziema, bet tad, kad ir īstais rožu laiks, cik tad ir? Nu, un daudzums ir ļoti daudz. Ir tā, ka pat 1000 no vienas šķirnes ir platībā ar kādas 5, 6 šķirnes, nu, tad jūs reiķināt, tas ir ļoti daudz. No rīta sāk un vakarā beidz griezt, un griež pa 2 reizēm dienā, ja ir vairāk saulīti un karstāks, tad viņas plaukst ātrāk. Nu, ja ir apmācies, tad mēs griežam 1 reizi dienā. Bet jautāt, vai jums ir kāda mīļākā roza, man ir vērts? Varbūt Grand Prix no sarkanēm, jo viņš tāds smaržīgs un košs un tāds, nu, tā kā rozē, liekas tāda kaislīga roze. Kas uz tās lapiņas? Tas jums te kaut kas ir? Mūsu firmas uzlīmītes, veikalos arī var atpazīt pēc šīm uzlīmītēm, ka tās ir mūsu. Jūs pat līmējat tādas uzlīmītes, jā? Tas gan nenotiek parasti dobēs, bet... Ar B agro. Jā, mūsu firmas zīmos un tā pircēja var atšķirt, ka tās tiešām ir mūsu rozītes. Šai uzņēmumā es arī daudz ko iemācos tieši par rozēm. Un tā kā es pat esmu mācījusies Pulda dārzkopības vidusskolā, tad es esmu šai profesijā izvēlējusies strādāt un man patīk. Rožulejās tāds ir viss viņa saimniecības nosaukums. Audzētās rozes vienaldzīgi neatstāja nevienu. Tās iekarojuši gan rīdzinieku, gan, protams, pašu tukumnieku sirdis. Tukumnieki jau vienmēr ir bijuši pasaulē slaveni rožaudzētāji. Tā jau ir tāda elementāra lieta Latvijā. Tukums un roze, tas ir neatņemams sastāvdaļas. Vietējā rozīte ir vietējā rozīte. Kad izņemam ārā ziedu, arī uzreiz var redzēt skaistas lapas, skaists kāds un arī nav apbružātas. Man liekas, ka patiesībā ļoti daudz cilvēki ir Latvijā tādi, kas tomēr grib kaut vai tā ir viena, bet kad viņi ir tiešām kvalitatīvi skaisti un ilgi priecēs, un ka viņam nav viena alga, ko viņš pasniegs. Un tā ir tā mūsu mērķa auditorija. Saka jau tā dziesmā tā, rozes tikai īsu mirkli zied.
pasmaida un tāpat kā mīl projām iet, bet jūsu rozes, man liekas, ļoti ilgi zied, un tie, kas ar pie viņām tiek vāzē, viņas var turēt ļoti ilgi, vai ne? Tas arī ir mūsu galvenais mērķis un uzdevums šeit viņas audzējot, kad viņas nonāk pie mūsu pircēja, lai viņas arī tiešām pēc iespējas ilgāk viņu priecētu. Un tātad, ja tā roze ir skaista, kvalitatīva un svaiga, tad, protams, viņai atkarībā no šķirnes ir jāturās tai vāzē nedēļu līdz 3 nedēļām. Jā, un dažkārt pat ir klienti, kas ir braukuši un pirkuši, kā saka, patiešo, no mums saka, kad pat ir mēnesi nostāvējuši un nevar pat sagaidīt, kad viņi novītīs tai vāzē. Es ļoti mīlu vispār puķis, man ļoti patīk jebkura maipuķīt, vai tā ir bulīti, ja? Bet roze ir tā, kas mūsu ģimenē laikam ir tiešām tāds simbols jau kļuvis un teiksim, Arvim jau manam vīram, viņam jau roze ir vismīļākā puķa un viņš atzīst tikai, man liekas, pārsvarā rozes un arī, kad dāvina. Es domāju, ka tur ir viss kopā, tur ir smarža, tur ir grācija, tur ir tāds, svaigums un šarms, kā tu parasti. Šarms, jā, un vienkārši es neko nespēju labāk iedomāties, jā. Man visvairāk patīk aprīlis, maijs, tad ir tā, kad uzreiz liekas, tas ir tas laiks, kad liekas, viss būs labi. Kā jau pumpuri raisās, jā, tad jau tu jūti, kad ir dzīvība, kad jau ārā vēl ir dziļa ziema, jā, bet te ir tāds kārtīgs pavasars, ne, un tad mums pilnīgi arī tā vieglāk paliek. Pamazām jau pavasars nāk, līdz tam arī mīlestības svētki, un tas taču būtu tik skaisti dāvāt un saņemt kādu Evas un Arvija audzētu rozi. Mēs taču visi varam būt lepni, ka mums Latvijā ir lielākā rožaudzētava Baltijā. Tāpēc izvēlēsimies Latvijas rozi un vēlēsim Evai un Arvim izturēt gan ziemas smagumu, gan Latvenergo nežēlīgos tarifus. Jūs mums esat vajadzīgi. Jā. Mīļie skatītāji, mēs turpināsim šovakar runāt par karaliskām lietām. No karaliskās puķes rozes pie karaliskās zivs stores. Kas to būtu domājis, ka tepat Rīgas pievārtē Katlakalnā lieki neafišējoties pēdējo 8 gadu laikā ir izveidota viena no lielākajām stórveidīgo zivju audzētavām Eiropā. Vēl vairāk, te ražoto produkciju, kur galvenā vieta ierādīt melno ikru ražošanai, jau paguvis augstu novērtēt Anglijas karaļnams. Un pilnīgi neticis, ka vēl 2002. gadā te viss izskatījās lūk šādi. Uzņēmīgi ļaudis noprivatizē šo kādreizējo padomu laiku atstāto skumjo mantojumu, lai gadu gaitā solīti pa solītim te izveidotu pasaules līmenim atbilstošu zivju audzētavu un ražotu pasaulē labākos melnos ikrus. Visam tam bija vajadzīgs laiks, gan lai izveidot šo unikālo rūpnīcu, gan izaudzētu lielos, smalko zivju barus. Un kā tik te visi nav? Sākam ar stērletēm. Nē, viņiem ūsas ir. Jā, viņiem visam arī maziem ūsas ir. Kam tās ūsas viņiem? Viņi jūt, kur bārība ir. Mūsu bērniem ūsas tur līdzīgi tev, kā pētim. Tāpēc, ka es laucu viņus. Un galvenais, ka viņi mazi, a ūsas jau lielas. Katram. Tā kā jums. Pīlēti. Mēs katru zivis mēs šķirojam un praktiski mums tevi ļoti maz. Cik mums vairušana ir vajadzīga? Ir mums lielākais zivis, kā 20-25 kg. Vecākais zivis šeit ir 7 gadi. Vecākais. Kā jūs sakat? Ot, krievu stori. Viņam tā gaišā. Jā, gaiša, ka drusku tā zeltums. A pāri, arī krievu storis. A pāri ir Sibīrijas storis. Viņi tādi melni. Tas ir tētis. Mums šeit tēvis ir. Bezstils hibrīds. Hibrīds starp belugas un stērlete, ja?
Un mēs izmantojam tikai pārdošanai veikaliem un restorāniem. Piraņas, nu. Bet viņi lieli, ap 4–5 kilo viena otra ir. Bet jums ir ļoti daudz, es domāju, vienu tikai. Nē. Bet viņas nav tādas piraņas no Amazonkas, viņi ir no Nīla. Man liekas, ka nav tādas zivs, ko jūs nevarētu izaudzēt šeit. Principā nav. Šeit inkubēja sikri. Principā šeit var inkubēt arī storas un sabus un tilāpijas vienalga. Ar zivi interesanti kāpēc. Pirmkārt, no mazļi. Viņi aug katru dienu, parasti, kad mazli sievites no rīta, no paša rīta skrien, un parasti pirmdien. Viņi izauga jau так lielaki un vēl lielaki. Viņi teica, viņi man pierāda, viņi jau redz cilvēka, a cilvēks viņi baro. Un viņi uzreiz visi pie sienas. Jā. Arī šeit. Cilvēks atnāc, viņi už šeit visu gaida. Ar ko jūs atšķiraties no citām zivjaudzētavām? Tāpēc tikai mūsu zivjaudzētavā mēs ražojam savas zivis no saviem mīkļiem. Es tā domāju, ka sist zivis, lai dabūtu ikrus, nezinu, tā nav. Humāni tas nav, jā? Humāni tā nav, jā. Es saprotu, ka zivi ļoti maz humanisma, bet gribēs kaut ko, ja? Bet mums ir sava tehnoloģija. Mēs tehnoloģija ikrus valstīšana. Un praktiski 95, var 28% zivis mums palika zivs. Un vēl 3, 4, 5 reizi viņi mums dod ikrus. Cik ilgi tai storē jāaug, vai tai... Daba. Viņam jau 14, 16 gadus. Lai varētu ikrus. Jā, bet tur daba, viņi aug tikai 4–5 mēnesi gada, tāpēc, ka ūdens ir augsts. Sibīrija vispār viņi aug tikai 3 mēnesi gada. A mums silts ūdens, mums visu laiku silts ūdens 22, 26 grādi, 28 grādi vakara laika. Tāpēc zivis mums aug visu gadu. Jā. Un mums pēc 5 gadiem viņi praktiski visiem ir īkri. Jūs man teicāt, ka Sterle tas var bijusi arī kādreiz Daugavas zivs. Jā, es lasu internetu un padomju laikos es šeit strādāju un zinu, ka daudz strādāju ar zvejniekiem. Viņi teica, ka viens reiz, otru reiz bija, bet neviens jums nepateica, tāpēc, ka ļoti liels sots bija par stori. Jā, bet bija. Atlantijas storis bija mums Latvija, bet Atlantijas storis bija vēl brīvā laika. Pirms kara, jā. Un principā ir tāds iespējamība bāda. Iespējamība. Dabūt atpakaļ viņus. Daugavā. Jā, mēs varam dabūt Franči, ir vaisnīgi. Vaisnīgi Atlantijas stori. Viņi mums piedāvā ikrus. Bet mums paši zivis pietiek. Tikai, jā, mums maksāja kaut ko. Mēs varam laist Daugava Atlantijas. Kāpēc ne? Mūsiem bērniem, mūsiem mazbērniem būs tāds zolīts zivis, viņi aug 40, 50 gadi. Padomājies paši. Atlantijas storis, viņi var izaug 200 kilo. Jā, nebūs neviena no mums, bet viņi vēl būs. Nezinu, es domāju, ka vajag kaut ko atstāt savu bērniem. Bet tā nav mana kompetence. Es varu to izdarīt. Bet dod man pavēlē un nav to visu. Mūsu tā prioritāte ikri. Tāpēc, ka ikri ļoti dārgi, a mums ļoti lieli izdevumi. Gāze, elektrība, alga. Mēs varam praktiski, mums tādas iekārtas, ka mēs varam slaukt katru dienu. Un no vienas storas, cik daudz viņi dod tos ikrus, lai būtu tāds sapratni? Es jums tā teikšu, 12–15% no māmiņas svara, no zivis svara. Mums bija gadījumi, ka 25% no svara. Padomāj, 10 kilo zivis un paņem 2 kilo. Un cik viesaks ir zivis,
tik vairāk ikrus viņi dod. Kas to zina? Varbūt ikros ir Latvijas nākotne. Ļoti perspektīvi izskatās šeit pie jums. Кто знает, продукт. Kas to zina? Produkts ir interesants un varbūt patiešām ikros ir Latvijas nākotne. В икре и будущее Латвии. Почему? Потому что Kāpēc? Tāpēc, ka šis ir ekskluzīvs produkts, kas nav raksturīgs Latvijai. Latvijā vairāk izplatīti ir sarkanie ikri, melnie vairāk raksturīgi Krievijai. Latvijai. Un tagad, kopš mēs esam sākuši ražot melnos ikrus, varbūt izklausās paradoxāli, bet ir parādījusies iespēja mums eksportēt ikrus uz Krieviju. Mēs esam vienīgais uzņēmums, kas ir saņēmis no Krievijas licenci, un to darām. Мы даже имеем сейчас возможность экспортировать игру в Россию. Мы видим в этом деле определенную перспективу. Mēs redzam te lielas perspektīvas, tādēļ mums ir jāpalielina stūrveidīgo zivju audzēšanas apjomi. Lai to piepildītu, mēs izmantojam daudzas iespējas, un viena no tām ir šī vieta, kur notiek jauna zivju audzēšanas ceha celtniecība. Un tas notiek sadarbībā ar mūsu struktūrām, ar lauku atbalsta dienestu, lai piesaistītu Eiropas līdzekļus. Šī celtniecība notiek projekta ietvaros. Tikai tagad mūsu ražošana vairāk vai mazāk kļūst rentabla. Līdz tam te tika veikti vienīgi ieguldījumi, un tie bija īpašnieku privātie līdzekļi. Mēs esam visu izskaidrojuši un sarēķinājuši un noteikti neielaisto šajā pēdiņās avantūrā, ja nesredzētu gala iznākumu. Ir jāsaka, ka pasaulē trūkst šī produkta, un es šeit redzu Latvijas iespēju ieņemt šo ikru ražošanas nišu pasaulē, lai eksportētu produkciju uz Eiropas Savienību, ASV, uz Japānu un daudz viet citur. Mēs pašlaik nodarbojamies ar tirgus izpētu un paplašināšanu, jo saprotam, ka eksports nesīs labumu arī Latvijas budžetam un reizē cels arī mūsu valsts prestižu. Jaunais cehs eksploatācijā jānodod oktobrī. Līdz gada beigām to aprīkosim un tad būs svētki. Jā, mīļie, pēc visa tā, ko šovakar redzējām, gribētos vēlēt kaut no mums Latvijā ātrāk. Visiem pienāk tas laiks, lai mēs varētu pirkt tikai Latvijā audzētas rozes un atļauties arī kādu karotīti, melno ikru. Tas arī šovakar viss. Paldies, ka skatījāties. Tiksimies atkal pēc 2 nedēļām. Jūsu Daina.